Pietiek šķelt sabiedrību, pietiek izplatīt melus par Latgali. Sēdi savā Rīgā un Latgalē pat nerādies, teica man ļaudis no Latgales. Bet kas par latvieties būtu, ja liktu mierā Latgali? Ar šo es vēlos pasludināt Latgales revīzijas sākumu. Mūsu pirmās epizodes tēma – vai viegli būt jaunietim Latgalē? Lai runā tie, kam vēl nav vienalga. Jaunieši, skatuve ir jūsu. Būt jaunietim Latgalē ir no vienas puses sarežģīti, tīpaši, ja tev ir tā domāšana pavisam citādāka nekā ir ierasts, vai ne? Ka tu domā plašāk, ka tu esi atvērts kaut kam jaunam, bet tajā pašā laikā ir forši apzināties, ka tu esi tas cilvēks, kas varētu ar cilvēkiem, kas līdzīgi domā, kaut ko mainīt. Un šķiet, ka tam ir daudz vairāk tādas pievienotās vērtības. Vai tev bija kaut viena doma palikt un studēt Latgalē vispār, vai vispār izskatīt kaut kādas iespējas, vai uzreiz viennozīmīgi uz Rīgu? Es neizskatīju nevienu iespēju. Tieši bakalaura līmeņa studijās. Tagad, kad es pabeidzu bakalaurus, es gribēju pat iestāties Daugavpils universitātē. Bet mani paņēma budžetā Rīgā. Es atgriezos atpakaļ. Protams, kaut kādiem bioloģiem tur būtu ko darīt. Sociālās zinātnes, es atvainojos. Kāpēc visi bēg no Līvāniem? Ja? Tāpēc, ka nevar atrast savējos. Nav savas kopienas. Un Rīgā arī ir vairāk iespēju jau kur tev doties. Tev jau ir vietas, kur tu varēsi sevi izlikt. Sevi piedāvāt varbūt arī. Kamēr Līvānos varētu būt tas, kā metīs sprunguļus riteņos par jebkurām jaunākām vai progresīvākām idejām. Un tieši tāpēc, ka tā augsne ir auglīgāka lielākās pilsētās. Tieši tāpēc cilvēki aizbrauc prom no šejienes. Lai gan, Līvānos ir daudz ko darīt un ir daudz ko mainīt. А чем тебе здесь нравится? Расскажи. Это без наезда вопрос. Да, чем нравится? Я всю жизнь здесь отжил. Я сейчас, может быть, встаю перед таким легким вопросом переезда в Ригу, потому что именно касаемо заказов по съемке сейчас больше в Риге. Но меня вот все равно как будто бы что-то, не знаю, привычка. Все родственники здесь. Банальные такие ответы, хорошо здесь просто. Ты приезжаешь, и ты свой, все близко. Там надо в один магазин 5 минут, в другой 10 минут, а в Риге такого нет. В таком случае вопрос. Даугавпилс – город возможностей или невозможностей? Если у тебя есть желание, то Даугавпилс – это город возможностей. Ты сам говоришь, что для тебя Даугавпилс становится маловат. То есть не то, что он маловат, что твои заказы больше идут из Риги. Да. Люди отсюда уезжают, потому что здесь нет возможности образования. То есть у нас один университет, и университет предлагает очень ограниченное количество программ и образований. То есть технически, если ты не хочешь быть учителем по биологии, тебе нужно ехать в Ригу. Тот же самый филиал РТУ, в принципе, построен на том, чтобы ты после третьего курса, после второго, мне кажется, курса, чтобы ты переселялся в Ригу. То есть ты даже здесь не можешь закончить РТУ, хотя у нас все есть, профессора есть, здание есть, все вот стоит. И в итоге вопрос, а в чем возможности? Вопрос, кем так все продумано, чтобы молодежь не могла закончить до конца здесь и поехать туда? Вот это такой вопрос, который меня интересует. 2 или 3 года ты отучился в Даугавпилс, потом ты едешь в Ригу, потом что-то еще, ты едешь в Ригу. Может быть, где-то там в Риге решают, кто где будет учиться. Kamēr atjaunoja gimnāziju, mēs mācījāmies Daugavpils universitātē, kas ir pilnībā blakus Dubrovina parkam, ir 9. maijs, un atvērt loģi, kā silts laiks, un sākas tās visas dziesmas. Un man bioloģijas skolotājs saka, taisam ciet, mēs nevaram šito klausīties. Un man bija 2 klases biedrenes, kas manāmi atbalstīja 9. māju, pie rokas piesiet Georga Lentīte un klausās Putina runu. Un vienkārši tajā brīdī likās, ka briesmīgāk cilvēku nav šajā dzīvē. Kā tu vari klausīties Putinu? Un tas vēl bija, protams, pirms kara. Tas bija kaut kādi 4-5 gadi atpakaļ. Un tajā brīdī tu redzi ienaidniekus tajos cilvēkos. Un mums arī
pat skolotāji teica, jūs ejiet apkārt, neiet Dobroņu parkā iekšā, un arī nebija nekad tāds vēlams, jo likās, viss tev ir svešas dziesmas, kaut kādi portreti, Krievijas karoks. У меня дедушка погиб, и это наш семейный праздник. Ты стоишь и молчишь у святого огня. Я сыновья, так о чем же ты думаешь, старый? Планета над нашей родиной. Я помню, как мой дед говорил, главное, чтобы не было войны. Tas, ko es esmu redzējis 9. maijā, es nezinu, parkos un tā tālāk, tas bija kaut kas, ko es vēl tajā vecumā, kamēr es vēl varbūt ne tik labi apzinājos, jo tā bija tik normalizēta lieta, vai ne? Tad es vienkārši uz to noskatījos un padomāju, ka tas ir diezgan dīvaini, bet, īsti nevarēja tā pilnībā novērtēt, kas tāds ir un cik tas ir šausmīgi, kā es varu to izdarīt tagad. Un vai tu varētu pastāstīt vispār, kā ir mainījusies tava uztvere, tādu lietu uztvere vispār ar vecumu? Ar vecumu. Tā izskatās gadu 40, bet, laika gaitā, teiksim tā. Kad tu īsti nesaproti tās likumsakarības, tu īsti arī, tevī nav īsti kaut kāda tāda emocija, tev vienkārši īsti nav par to viedoklis, un es vienkārši teiktu, ka, ar vecumu sanāk tā, ka es iegūstu vairāk informācijas un es tiešām vēlos izglītoties un saprast, ka daudzas lietas, kas Daugavpilī bija normalizētas, īstenībā galīgi nav normālas. Un, protams, tas viss, tam visam ir vēl papildus šis te milzīgs aspekts, kas saistīts ar karu, ka, šeit nav iespējams ignorēt to, cik ļoti tas viss bija nepareizi un cik ļoti ir svarīgi tiešām tagad šobrīd skaidri pateikt savu pozīciju, un tāpēc es ļoti to apzinos, un es turpinu to darīt. Un, ir tā, ka es sāku apzināties, cik daudz problēmu ir ar, varbūt, gan Daugavpils vadību, gan Daugavpils sabiedrību, tikai, kad sākās pilna mēroga iebrukums. Pirms tam tās problēmas bija kaut kā notušētas, neredzamas. Mēs nevaram ignorēt šo, kā tu teici, problēmu, tāpēc, ka tie ir cilvēki, kas mitinās mūsu valstī, tie ir cilvēki, ar kuriem mēs ejam uz koncertu, ar kuriem mēs stāvam rindā, lai iekāptu autobusā. Mēs vienkārši nedrīkstam to ignorēt, jo kaut kādā veidā mēs esam sabiedrības kopums un mēs saskaramies viens ar otru. Bet kā tie cilvēki var ietekmēt vai skart kaut kādu tā kā valstisko drošību kaut kādās krīzes situācijās? Pirmkārt, pats primitīvākais viņi būs tie, kas paplašina šo ziņu, šo ideoloģiju, šo domu kopumu tālāk. Jo vairāk cilvēku šo visu paratina tālāk, jo vairāk mēs esam ietekmējami. Lielāka publikas kopa ir ietekmējama. Tādos kaut kādos what if scenārijos, ir šie cilvēki, kuri pavisam ļoti no sirds tic kaut kādam citam naratīvam. Viņi varētu būt arī tie, kas, ja atnāk kāda puse, viņi nostājās otrā pusē, piemēram, Krievijas. Un viņi varētu būt tie, kas tiešā veidā apdraud mūsu kā sabiedrību, kā valsti. Tie radikālākie piemēri. Un, viņi arī ļoti daudz palīdз dezinformācijas кампаниям. Daugavpils принял опыт Риги
И в Даугавпилсе началось абсолютно то же самое. У нас был парад, у нас был концерт, у нас был шашлындос, вот эти вот чипсы, намотанные вот на этой вот большой шпажке, шарики продавали, все дела. То есть это, опять же, превратилось в такую большую тусовку, которая, понятное дело, как бы не совсем так бы и этично. Это вот именно вот такой вот парти-хард на 9 мая. И с музыкой, и с машинами повторим, и давай это на Берлин. Но почему-то тогда это всех устраивало? Поменялась политическая ситуация. Тогда Россия не нападала на Украину, и тогда Россия не была страной-агрессором. Ну и сейчас тоже все поменялось. Типа сейчас уже мы не празднуем так, как праздновали раньше. Довольно-таки насильно. Потому что нельзя. Ну да. И какие, опять же, настроения в городе? Ну, уже не первый год, по-моему, так. То есть первый год, конечно, да, повозникали. Как будто бы такие, знаешь, вопросы, за которые, типа, хочется вроде бы как ответить и так, как прям на душе, но понимаю, что так, наверное, будет не совсем правильно. Latvijā kopumā ir šīs divas lielās kopienas, kurām laikam tā primārā un galvenā problēma ir pavisam atšķirīgi priekšstati par to, kas ir mūsu pagātne, kas ir mūsu vēsture. Mēs vienas un tās pašas lietas redzam absolūti atšķirīgi. Un tad jau uz tā veidojas tāda šķelšanās, un tādi politiķi kā Elksniņš ļoti labi to izmanto un vienkārši apelē pie tām vērtībām. Un tāpēc arī cilvēki tās vērtības vēl vairāk pastiprināt izjūt vēl tādu papildus nepieciešamību tās aizstāvēt, jo viņi saprot, kas notiek kopumā pasaulē, un viņi uzskata, ka tas ir kaut kāds uzbrukums viņu vērtībām, un kā tā viņi visu laiku gāja to 9. maiju svinēt ar puķēm un ar Georga lentīti, un tagad viņi nedrīkst kā tā. Un tad parādās Elksniņš, kurš pasaka, ka es jūs ļoti labi saprotu, man arī šis nepatīk, bet tā Rīga. Nu, jā. Un tas tā vienkārši sanāk, un viņi varbūt atrod Elksniņā kaut kādu tādu mierinājumu, tādu cilvēku, kas kā reāli aizstāvēs. Un viņš arī ļoti mēģina veidot to tēlu. Mēs aizstāvēsim pieminekļus, mēs aizstāvēsim krievalodīgos, kas pa 40 gadiem neiemācījies latviešu valodu. Un tā tālāk. Un tas ir tas, kam viņi ļoti pieķeras un nevēlas nekādā veidā kaut kā citādāk no citas skatu punktos to palūkoties. Latvijā pieaug rusofobija, un šim apgalvojumam nepiekrita 52%, piekrita 38%. Ja mēs runājam par šo kategoriju jaunieši līdz 24 gadiem, tad diezgan nozīmīgs skaitlis bija 49% jaunieši piekrita, ka Latvijā tiek īstenots genocīds. Es domāju, ka tas ir tāds diezgan populistisks jēdziens jau palicis mūsu telpā. Un, kāpēc to nevar teikt jaunieši, ja to saka cilvēki TikTokā, ja to saka cilvēki Facebookā, politiķi, ja viņi atnāk mājās un viņiem mammas un tēti skatās mēdījus krievu valodā, kas tiek izstrādāti Krievijā, kāpēc viņi var teikt, un mēs jaunieši nevaram to teikt. Un, es domāju, ka viņi noteikti neapzinās to jēgu, un ja viņiem šķiet, ka ja viņi zina, kas ir šis jēdziens, tad tas varētu būt mākslīgi iestrādāts, kā jau es teicu, no mēdījiem, no Krievijas, vai no cilvēkiem, kuri arī domā, ka viņi šo jēdzienu zina, vai tas ir vienkārši ļaunos nolūkos, dezinformācijas kampaņa. Язык знать надо, только вот вопрос... Всегда есть «но». Но? Мне не совсем нравится форма, как это сейчас было все преподнесено. Язык знать нужно. Мы живем в Латвии, это прям 100%. Начните чуть-чуть раньше, чуть-чуть, типа, вот так, поэтапно. Я думаю, что результат был бы совершенно другой. А когда тебе прямо сейчас или ты вот это, или ты уезжаешь, говорю, язык знать надо, но как это было сделано и в какие сроки, вот для меня немножко вопрос. Что делать с людьми, которые здесь живут, с российскими паспортами уже с 90 какого года, и не знают до сих пор латышского языка? Помогать учить, я не знаю, если есть желание у людей. Человек здесь отжил энное количество времени, отплатил налоги, и сейчас получается, что он как будто бы и не нужен здесь.
Говорю, мне кажется, что ко всем можно найти подход, особенно у кого есть желание. Так а почему 30 лет язык не учился? Это главная претензия к людям. Но и как будто бы нужды в такой не было. За последний год, согласись, или там за последние 2 года вот эта вот необходимость латышского языка в совершенстве преобладает. Не в совершенстве, на 2 уровня. Хорошо, да. Но... Это самый минимальный уровень. Извиняюсь, да. Но, говорю, вот скажи мне 2 года назад, что мне могут предъявить, там, я приду в магазин, скажу на русском, можно молока, а мне развернуться оставенное сопроту. Ну, я бы как будто бы не поверил. Мне кажется, чем больше языков знаешь, тем круче. Почему нет? Если ты умеешь разговаривать там на том уровне, на котором как бы надо, why not? А если ты знаешь только русский? И латышский 30 лет до этого не учил вообще? Я не буду, типа, говорить, что если ты не знаешь там латышский, все, уезжай. Liels skaits cilvēku, kas ir 68%, aptaujāto piekrīt, ka imigrācijas likuma grozījumi un latviešu valodas zināšanas stiprina latviešu valodas pozīciju valstī. Tikpat 68% cilvēku piekrīt, ka prasība zināt latviešu valodu Krievijas Federācijas pilsoņiem ir pamatota. Jāzina tā latviešu valoda vai nav jāzina? Tas ir tas jautājums. Skatīties nākotnē vai vārtīties pagātnē. Iet roku rokā ar laiku, pieņemt un mainīties, vai tomēr nē. Te man nāk prātā 2 skandāli, ar ko Daugavpils 22. gadā izskanēja pa visu Latviju. Diemžēl ne pozitīvā kontekstā. Daugavpils mērs Andrejs Eliksniņš aizliedzis rīkot Sarkanā krusta pasākumu Mentālā veselība un LGBT un pieprasījis novākt plakātus, uz kuriem bija varavīksnis karodziņš. Savukārt, pēc vicemēra Aleksēja Vasiljieva vārdiem, pasākums esot LGBT propaganda. Tam sekoja skandāls ar cenzūru Marka Rotko centrā, un Daugavpils doma lika izņemt no izstādes darbu, jo tas aizvainoja ticīgo jūtas. Formulējumi atgādina vienu kaimiņu valsts agresoru, bet varbūt man tikai rēgojās. Ja mēs runājam par tādiem progresīvi domājošiem jauniešiem un nezinu, tie, kuri atbalsta tās pašas LGBT kopienas, viņi dabū apdedzināties un viņi aizlaiž prom, jo viņi saprot, ka pilsēta nemainīsies. Un es domāju, tas ir ilgam laikam jāpiet, lai šajā jautājumā mainītos kaut kas, bet cerams. Līvānos, ja es tagad gribētu runāt par, piemēram, es aiziešu uz jauniešu centru un es pateikšu, es gribu uztaisīt lekciju par kvīru tēmu. Ja? Tad šitien liks, man ir tāda sajūta, ka šeit uzreiz man liks pēc iespējas vairāk sprunguļus riteņos. Lai tikai šitas nenotiktu, tāpēc, ka geju пропаганда, шитā гей-Европа иенак Ливанос, saprot, ja? И опять же мы возвращаемся к этой к твоей мысли делать фильм про хороший город. То есть мы напрочь забываем о том, что в Думе воруют, что все плохо, зато у нас снегодер есть и все остальное. Письки в Марка Ротко центре запрещают, различные встречи молодежные запрещают. Но давай будем делать хорошее кино про Даугавпилс. Вообще не обращая внимания на то, что какой абсурд вообще происходит вокруг всего этого. Но здесь живет довольно-таки большое количество людей, которые, наверное, процентов, может быть, 80 политику эту принимают, для которых письки в Марка Ротко это типа... А почему? Я воспитан так. Kā tev šķiet, kāpēc ir tik liela pretestība par to, kas vispār tā kā neskar tos cilvēkus, kas nav no tās kopienas? Šeit, laikam, jāuzliek atpakaļ uz galda ir tā vecā tēma par to, ka infotelpa. Infotelpa Latgalē šeit ir piesātinātāka ar Krievijas propagandu. Un tieši tāpēc Latgale ir tāda vairāk atrauta no tādām progresīvākām idejām, kas notiek, piemēram, Rīgā. Tur jau ir tā problēma, ka tieši tāpēc, ka infotelpa ir tāda toksiska un naidīga, tāpēc arī sanāk, ka ģimenēs
vēl joprojām vārās tas viss naids un tā visa homofobija, transfobija un tā. Geiropa. Geiropas propaganda. Geiropa viennozīmīgi. Geiropa. Kas vispār sabiedrībā notiek? Viss sākas ģimenēs. Un ja ģimenēs tikai par šito, ja ģimenēs tic naidīgai propagandai, tad tā ir pamata problēma. Ir tīpaši Daugavpilī tie mēdīji ļoti tiek ietekmēti no pašvaldības, tā kā viņi saņem gan pašvaldības finansējumu un attiecīgi viņiem ir jāspēlē pēc tās stabulas. Un ko uzreiz arī var pamanīt, jo, ja mēs, piemēram, paskatāmies šajos mēdījos, Gorot LV, Graņi, viņiem ir atsevišķi raidījumi, kur tiek dialogs ar pašvaldību, vienkārši, ka tiek uzaicināti pašvaldības pārstāvji, un viņi vienkārši такая пресс-релиз нолас. В нашем эфире программа «Диалог с городом». Это то эфирное пространство, где представители власти приходят для того, чтобы пообщаться с жителями города. Андрей Elksniņš, мэrs Daugavpilsnes, сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Gandrīz 2/3, kas ir 63% Latgales iedzīvotāji, būtu ieinteresēti patērēt saturu krievu valodā, kas ir veidots Latvijā. Un, tas ir, manuprāt, ļoti labs solis arī rādītājs, lai mēs aptuveni arī saprastu, ka nav viss tik nenozīmīgi. Un šis ir arī tas procents, ar ko mēs varētu strādāt, jo tas tiešām ir ļoti daudz. Protams, ir šī netika labā maliņa, ka Krievijā veidot saturu patērā 44% Latgales iedzīvotāju. Tu aizēji uz preses konferencēm. Vislabākais piemērs, laikam, ir inženieru arsenāls nesen atvērtais. Tu aizēji, un tu esi vienīgais tādā vecuma diapazonā līdz 40 gadiem. Tas ir nenormāli. Mums vienkārši nav jauno žurnālistu. Mums visi ir tādi jau 20, 30 gadus pabijuši žurnālisti. Un viņiem vairs nav tādas deksmes kaut ko pētīt. Viņiem ir... Es redzēju, kā viņi nāk uz preses konferencēm. Viņi atnāk maizītes pārēst. Jā, tur tā lieta. Un tu paskaties, viņi maksimums tur pabildē un varbūt jautājums neuzdot. Pēc tam jau atsūta informāciju īstenībā. Bet, manuprāt, jaunajām gribas tur kaut ko interesantu atrast un kaut kā citādāk no cita rakursa. Un uztaisīt tos pašus TikTok video, intervijas un visu to. Jā, un vienmēr bija tā, ka kamēr es tur intervēju kādu no tā paša inženieru arsenāla, visi vecie jau pēduši maizītes. Bet mēs nedrīkstam padoties. Mums joprojām ir jārunā par tām lietām, tāpēc, ka kā uzvarēt naidīgu propagandu tikai un vienīgi tādā veidā, ka tu liec kaut ko pretī. Ka tu stāsti līdz nepagursi. Ja? Tāpēc ir jātaisa. Ir jātaisa šīs diskusijas, pat neskatoties uz kaut kādu naidīgu pretestību. Kad ticīgie un krievalodīgie heteroseksuāļi, kuru jūtas tiek regulāri aizskārtas mūsu tradicionālajā Latgalē, ir atkopušies no stresa un raudāšanas, viņi atrod mierinājumu vietējo politiķu paspārnītē. Piemēram, Elksniņš, gada godīgākais un sirsnīgākais politiķis Daugavpils Sarģeņģelis, kurš pa vidu cīņām ar Marka Rotko krāniņiem un ļaunajiem gejiem, pa vidu Krievijas pilsoņu un pieminekļu aizstāvēšanai neaizmirst par veco labo nervus nomierinošo līdzekli – šopingu. Bet kurš tad no mums smagās darba dienas beigās nav apgulies uz dīvānu un iztērējis pāris 10 000 eiro? Es regulāri. Bet galvenais jau, lai nodomi ir tīri, vai ne? Говоря о мэре, да, об Андрее, я снимаю 9 месяцев. Я говорю именно про свою, скажем так, доход. И первый из тех людей, кто меня вообще поддержал, это был Андрей. То есть это была вот елка, которую мы собираем в Лоциках. Для меня елка в Лоциках, понимаешь, это тоже своего рода типа развлечение. И я бы очень, наверное, хотел, если у нас все получится, а я надеюсь, что получится, мы ее обычно до Нового года делаем, чтобы ты приехала туда и прочувствовала вот эту вот атмосферу. Там не будет типа «мы Россия», мы все.
Просто когда люди, там 192 машины, там, я не знаю, сколько там человек стоит, общаются, там, угощают кофе. Может, кто-то замерз, кому-то плед, там, может, кто-то там застрял. Такое, типа, знаешь, вот уединение происходит. И вот я понимал, что мне там машин не хватит. Написал, можно как-то попросить помощи, чтобы вы там выставили, я говорю, может быть, даже трактор как-то можно пригнать, чтобы почистили. Спросили, для чего? Я объяснил, меня поняли. То есть у меня какой-то такой коннект пошел, я никогда его лично не знал, но вот с того момента у меня пошел коннект. Все, наверное, недели 2-3 прошло, вышло видео, мне респектанули, типа, молодец. Чем занимаешься по жизни? Я говорю, я снимаю. Он говорит, мне время от времени какие-то ролики надо. Не хотел бы. Я со стороны того, что человек в городе не последний, скажем так, немножко с корыстными целями. Если как-то вот туда поближе, может быть, и клиентов больше будет. И вот как-то вот один раз заснял, второй раз, третий вот звали, вот сейчас на площади снимал. Ну, для меня это кайф, и я понимаю, что так, с той же и нагло я вышел на связь, да, вот там с ней поснимал, там поснимал на волонтерских, там, и заказы приходят с другого. Просто когда ты вот с такими людьми коммуницируешь и находишься, как будто бы, я не знаю, будет ли это глупо выглядеть или слышаться, что типа тебя такие люди мотивируют, я вообще в целом, да, ну, это необычный человек с улицы, у него есть какой-то опыт, у него есть какие-то знания, и ты вот с такими людьми общаешься, и ты где-то вот от того это перенял, от того это перенял, и вот на этом опыте идешь дальше. Если я говорю сугубо про себя, я ничего против Андрея не имею. Если бы тебя позвал снимать наш президент новый, Ренкевич, пошел бы? Учитывая, что он не совсем консервативных взглядов, и ты довольно-таки человек, как ты сам себя назвал, консервативный. Тут бы я подумал. А там вообще близко к солнышку. Наверное, нет. Значит, все-таки политические взгляды. Семейные ценности. То есть президент тебе наш не нравится? Я не говорю, что он мне не нравится. Просто вопрос был поставлен, снимал бы ли я на волонтерских условиях? Нет. Как поет инстасамка, за деньги, да. За деньги снимал бы? Да, почему нет? За большие деньги. Ну, у каждого свой, типа, большие. Но за деньги, да, почему? То есть ценности и политические взгляды продаются. Ну, окей. Значит, с мэром нет никаких расхождений в политическом и Я не политик. Я просто вот... Но снимаешь Даугавпилскому мэру? Ролики, которые он выкладывает, чтобы набирать себе политические очки. Если они как-то, скажем, близки мне, почему нет? Вот, например, про елочку, про снегодер, ну, там, типа, вот, и какие-то там, вот, из последних меня не было. Видос про снегодер не понравился? Да не то, что не понравился, типа, ну, он имеет место быть, если человек посчитал его нужным выставить, ну... Говорят, что он пьяный был. Они говорят, а мы делаем для Даугавпилса. И на самом деле это круто, быть в команде снегодера. Дерем снег. Там, наверное, на видео видно было. Что просто... он выпивший? Да, ну, говорю, видишь, говорить про него плохо. Ну, можно. Лишать себя работы. Пускай так будет. Говорить про него хорошо будет выглядеть так, как будто бы я вот прям просто Андрей такой хороший. Но человек пил не в рабочее время же, после работы. Ну, видишь, вот все, что бы я не сказал, сейчас будет расцениваться, то, что я просто вот типа... Viņš saka to, ko grib dzirdēt viņa elektorāts, bet viņa elektorāts ir attiecīgi pretvalstiski, nu ļoti liela daļa ir pretvalstiski noskaņota. Viņi grib draudzēties ar Krieviju, viņi grib braukt uz Baltkrieviju, un tas nav tas, par ko mēs gribētu redzēt Daugavpilī. Arī viņš raksta vienmēr, daugavpilieši, mēs tur šitā, mēs tur tā domājam, bet beigās, nē, tā nav mana pozīcija. Es esmu Daugavpilī, bet es negribētu tā teikt. Un attiecīgi, tad mēs nepārstāvam visus daugavpiliešus. Ka viņš vienkārši izslēdz, tiešām mēs esam tās minoritātes, ka par mūs var послауцить зам теппики. По поводу различных дорогих аксессуаров нашего многоуважаемого мэра.
Что ты по поводу этого думаешь? То есть расследование, мэр образно сказал, что все есть в декларации, но в декларации ничего нету. Что ты по поводу этого думаешь? Учитывая, что ты, кстати, тоже являлся, как оказалось, соучастником этого материала. То есть, насколько мне известно, человек был юристом или адвокатом и довольно-таки высокооплачиваемым. И как минимум часы у него оттуда. Но если у него, там, скажем, часы за 30 тысяч, может, какие-то накопления. Да, я не знаю. В чужой карман не лезем, даже если это мэр. А зачем? Думаешь, он политическая фигура? Да, ну, на его совести ворует, окей. Что я сейчас приду с плакатом «Не воруй» и там кто-то воровать перестанет? Как вариант. Ko darīsim, jaunieši? Ko darīsim, lai Latgale kļūst vēl skaistāka un vēl jaudīgāka? Pirmkārt, neskatīsimies pagātnē un domāsim par skaistu un foršu, mūsdienām atbilstošu nākotni. Otrkārt, stāvēsim par savām vērtībām un nevienam neļausim tās nopirkt. Tad arī viss būs forši. Ko sakat? Pirmā lieta, es izslēgtu mūžīgu uguni. Izslēgtu. Noteikti konkurētspējīgu mēdīju latviešu un krievu valodā. Manuprāt, ir svarīgi saglabāt krievu valodā mēdījus, tīpaši reģionos, bet viņiem jābūt kvalitatīviem mēdījiem, jābūt Latgalē gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Un, protams, universitātēs ir jāatver sociāla zinātņu katedra. Vispār ir jāpielāgo tā izglītība, to, ko jaunieši šobrīd pieprasa. Mēs nevaram visu sagatavot par bioloģiem vai par ķīmiķiem Daugavpilī. Tāpat arī, ja mēs runājam par kaut kādiem pieminekļiem, kas jau ir nojaukti, bet par laimi, bet kopumā kaut kādi simboli, kas ir mūsu pilsētā, kas ir arī ielu nosaukumi tā tālāk, tiem arī noteikti ir ļoti liela nozīme, jo tie simboli ar cilvēku arī komunicē un rada to vispār kultūru telpu un liek cilvēkam aizdomāties, kas tad ir manas vērtības un par ko man būtu jāuzskata par svarīgu lietu un ko nē. Un tad es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai pilsētas vidē būtu daudz kaut kādi tieši valstiska nozīmīguma, tādi, vai nu skulptūras, vai nu tādi objekti, kas tiešām rada to vidi un liek cilvēkam justies, ka viņš ir piederīgs Latvijai, piederīgs Latgale un Daugavpilī. Tas ir tā saistībā arī ar kultūru. Lūdzu, ejiet vēlēt kā vēl nekad. Tāpēc, kāpēc tādi maitas gabali ir pie varas? Tieši tāpēc, ka vecākā paudze ir ļoti naski uz vēlēšanām. Kā tu vari piedabūt cilvēkus iet vēlēt? Radi viņos bailes, radi viņos paniku, radi viņos dusmas. Un tieši tas ir tas, kā tā Krievijas propaganda šeit Latgalē strādā. Caur dusmām un bailēm. Kas mums te atkal kaut kādu Staļinu jūtu. Kaut kāda sajūta par Staļinu man atkal ir šitā, ja? Saprot par tām metodēm, kas tika izmantotas PSRS laikā. Mēs sen vairs neesam PSRS, un tieši tāpēc es gribu aizvien vairāk tieši jauniešus mudināt, iet vēlēt par tiem, kas atbilst viņu vērtībām. Un nevis par to, ko viņiem senči stāsta ģimenē, bet iekšējās vērtības. Ko mēs varam darīt, negribās teikt te un tagad, bet teiksim tuvāko 5 gadu laikā, lai šos datus līdz nākamajai aptaujai, teiksim tā, padarītu tā kā pozitīvākus, tādus tā kā valstiskā mērogā. Vai ir kaut kādi tādi konkrēti punkti? Ja man būtu šī vara kaut ko ietekmēt, tad es noteikti gribētu mainīt šo 49% jauniešu viedokli par rusofobiju šeit. Es domāju, ka tā varētu būt pat viens no vieglākajiem уздавумiem. Время, по-моему, объединяться. Сейчас такое в мире происходит, что страшно. А если мы еще у себя дома там будем воевать, я там латыш, я русский, к чему мы придем? То есть ты хочешь сказать, что русские, образно говоря, готовы объединяться с латышами? Да, конечно. Просто, как будто бы, знаешь, вот так, если простыми словами, какого-то такого уважения хочется. Со стороны латышей? Да, и тогда обязательно,
видишь, типа, говорю, ставить кого-то, типа, вот мы хотим там со стороны латышей больше уважения. Латыши также хотят там со стороны русскоязычных. Но кому-то надо будет сделать первый шаг, я надеюсь, что там у нас кто-то из политиков, я не говорю про мэров там и прочее, просто вот человек, который вот, как в хоккее, наши победили, и мы тут все Латвии ликуем. Вот когда такой человек будет у власти, я думаю, что и у нас все будет прекрасно в стране.